Cilvēkam nav mūžīgās dzīvības avota iekš viņa paša. Cilvēka daba nav nec mirstīga, nec nemirstīga. Ja Dievs radītu cilvēku nemirstīgu, tad padarītu viņu par Dievu, bet ja radītu viņu mirstīgu, tad pats izrādītos par viņa nāves cēloni. Tādēļ Dievs ir radījis cilvēku spējīgu gan pirmajam, gan otrajam. Cilvēces vēstures aizsākumos notikusi milzīga katastrofa. Caur grēku pasaulē ienākusi nāve. Nav tā, ka Dievs dusmojas uz mums un soda paudzi pēc paudzes par Ādama grēku. Vienkārši mēs paši esam radījuši nāvi. Mēs paši esam vainīgi, ka visa pasaule, viss kosmos tika pakļauts iršanas un miršanas likumiem. Dievs turpretī meklē, kā glābt mūs no nāves radiācijas. Nav pietiekams paziņot cilvēkam, ka Dievs vairs nedusmojas uz viņu. Cilvēkam ir jāsniedz reāla aizsardzība no nāves. Viņam ir jādod reāla iespēja elpot ar Dievu. Tas ir cilvēks, nevis Dievs, kurš ietur distanci. Cilvēki attālinās no Dieva grēkojot, cilvēkam jādod zāles. Zāles vajadzīgas pret nāvi. Zāles pret nāvi var būt tikai nemirstība. Nemirstība ir tikai Dievam. Tātad Dievam, kas ir bijis attālumā, jādzīvo cilvēkā. Kristus aicina mūs uz nemirstības mīlestību. Pats Jēzus Kristus ir nodibinājis tieši šādu kontaktu ar saviem mācekļiem, ne tikai caur mācības sludināšanu, lūgšanām, himnu dziedāšanu, ne tikai caur rituāliem, bet caur Kristus asins un miesas sakramentu.